Šeit mazliet patutrināšu, lai te būs tikai krievu valodā šis uzraksts. Tas ir no Iesaļāvu grāmatas 41. nodaļa, 10. pantiņš, kur rakstīts, krieviski, kur rakstīts. Gospodь всесильный. Ja tur iepriekšējā reizē bija Господь Bog, tad šeit ir Господь всесильный. Nu, lūk, paskatīsim, kā viņš ir ievietā tulkots. Nu, redziet. Gospodь tiek tulkots kā Adonai. Tas ir, mēs lasām no labās puses uz heiso pusi. Tā Ivlis teksts tiek lasīts. Tātad Adonai un tālāk ir 4 burti tetragrammons. Jūt hei, vau hei. Bet ir tieši tāpat. Tik atcerīgi kurien. Atcerīgi ir krievu tulkojumā. Bog un всесильный. Tāpēc ļoti svarīgi ir, ka mēs runājam vienalga kādā valodā, krievu valodā, latviešu, lietuviešu, angliski. Vienalga, es atkārtoju, kādā valodā mēs runājam, ir, ja tiek izrunāts mūsu radītajā vārds, obligāti jāskatās svētās valodas teksti. Jāsalīdina. Nekad nebūs tā, kā ir tulkots citās valodās. Nekad, praktiski es teikšu kategoriskāk, nekad nedrīkst būt tā. Ir jābūt tā, kā ir uzrakstīts svētā valodā. Jo, ja mēs saprotam no romiešiem 11. nodaļu, ja esam mācījušies un studējuši šo nodaļu, tad es saprotu, ka agri vai vēlu ticīgi cilvēki, vai viņš ir protestants, vai viņš ir kristietis, vai viņš ir budists vai kāds, agri vai vēlu, lai sasniegtu šo mūžīgo dzīves apsolījumu un saprastu, ka tāda varētu būt, varētu tikt saņemta, tad ir jāpievienojas. To visu māca pasmāta romiešiem pa tā nodaļa. Un, lai piepūtēties Izraēla tautas, ir jābūt ir šabatam, ir viņu svētkiem, tie ir jāpārzina tie, kas ir, kurus ir izpildījis, kurus ir kā derīgus atzinījis Dievs. Amen. Šalom. Nu, redziet, ka interesants ieraksts gadījās. Par ko parasti? Es saku parasti, tāpēc, ka parasti iet strīdi. Redziet, 24. pāns, ar ko sākās? Sākās krievu tulkojums. Redziet, Gospodь Bog. Ot tagad pasakiet no lūdzu, kā var iztulkot šos divus vārdus pareizi? Nu, tas skaidri jūs variants. Es gaidu, runājiet. Aha. Parastais tulkojums kāds būtu? Saucamais, sabiedriskais. Tas ir garīgo sabiedriskais tulkojums būtu Adonai Bog.
tuvāk jau būtu Adonai Elohim. Taču kā viens tā otrs nav pareizi. Un tagad mēs skatāmies rakstos. Pretī man stāv šim sanakam, pretī stāv tulkojums. Nu, šis ir tulkojums, bet stāv pretī svētā valoda, īvīts. Redziet, pirmais vārds. Redziet, pirmais vārds ir atcelts un iezīmēts Adonai. Tas būs domāts krieviski Gospodь. Tātad mēs skatāmies nākošo vārdu Bog kāds, kā ir īviet apzīmēts. Un Bog ir, redziet, tetragamaton saucamais. 4 burti. Kā lasāt tetragamatons? Jud, hei, vau, hei. Lūk, tātad. Kā šis vārds lasāt pilnībā? Adonai, jud, hei, vau, hei. Lūk, ko nozīmē, kad blakus ir īlis, kad ir svētā valoda. Tu nekad nevari kļūdīties. Un nedrīkst kļūdīties, jo Ješai pateica, kamēr pastāvēs zeme un debes, neviena mazākā raksta zīmīte, neviens ijud nepazudīs no rakstiem. Redziet, sāk augšā tā kā komatiņš, jā. O tas ir tas jūds, es parādu tetragamatonu. Tas ir tas jūda. Viņš nedrīkst pazust no šejienes. Mēs nedrīkstam lasīt viņu tā kā pārsvarā lasa ebreji. Pārsvarā viņa lasa šo tetragamatonu, viņa izrunā kā Adonais, piemetinot, ka šo vārdu jātiecās mazāk izrunāt. Tagad es esmu redzējis tulkojums, ja, kur stāv tetragrammatons, stāv krievu valoda rakstīts Hashem. Arī nav pareizi, jo nav šīs Ješua atklāsmes, ka nedrīkst neviens jud pazust. Tad nav šim cilvēkam šis Ješua atklāsme, nav šī augšana celšanās. Redziet, tas ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi. Un tāpēc es brīnos par tiem cilvēkiem, kuri uzstājās kā līderi, kuri uzstājās kā mācītāji, pieliekot sev klāt jau dažādas titulus. Vecākais mācītājs, jaunākais mācītājs, vecākais rebe, jaunākais rebe, bet neprot izlasīt pēc rakstiem, pēc Ješua atklāsmes tetragamatonu. Viņš nav pelnījis, tas viss ir lepnības izpaušanas, sev pieliekot šos titulus. Tas ir ego. Mums ar to jācīnās. Visiem, kas dzird to, ko es pašlaik jums saku. Esiet svētīti. Amen.